2016. gada 12. klases eksāmenis matemātikā, vienpunktīgie uzdevumi pirmajā daļā. 16. uzdevums ne visiem skolas skolēniem 90% ir mobilais tālrunis. No tiem, kuriem ir mobilais tālrunis, 20% lieto pieslēgumu kameni. Cik procentu no visiem skolas skolēniem lieto mobilo tālruni ar pieslēgumu kameni? Nu, ja mums kopējais skolēnu skaits ir X skolēni, tad 90% no X, tas ir 90 dalīts ar 100, ja īstenībā X dalīts ar 100 reiz 90 ir 0,9 X skolēni lieto mobilo tālruni. Un tagad no tiem 20% no 0,9x, no tiem, kas lieto tālruni, lieto pieslēgumu kameni. Tad pieslēgumu kameni lieto 20 dalīts ar 100 reiz 0,9 no x ir 0,2 reiz 0,9 no x ir 0,2 reiz 0,9, 0,18 no x. Tik skolēni lieto, bet ja mēs viņu pareizinām ar 100, tad mēs sakam, ka 18% lieto mobilo tālruni kamene. Un atbildi ierakstam šeit. Vēl kāds uzdevums. Braucam uz priekšu. Atrisina vienādojumu. 2 pakāpē x ir vienāds ar 32 eksponentu funkciju. Nu ko, 2 pakāpē x ir vienāds ar 32. Labākais un gudrākais, ko mēs varam izdarīt, mēs 32 varētu pārveidot kā 2 kaut kādā pakāpē. Bet nu sāksim no galvas reiķināt, kā to varētu izgudrot. 2 reiz 2 būs 4, reiz 2 būs 8, reiz 2 būs 16, reiz 2 būs 32. Tā, 1, 2, 3, 4, 5. Šito mēs, protams, nekur nerakstam, mēs to rēķinām galvā. 2 piektajā. Un tad, kad šīs te bāzes 2, 2 ir vienādas, tad mēs drīkstam pielīdzināt kāpinātājus un izsaukties, ka x ir 5. Paldies par uzmanību!